Aizvadītajā piekdienā, sestdienā un svētdienā Limbažos redzējām daudz viesu. Mūsu pilsētā jau 11. reizi norisinājās starptautiskais amatieru teātru festivāls Spēles prieks. Tajā piedalījās 12 teātra kolektīvi no 5 valstīm. Latviju pārstāvēja 7, Igauniju 2, savukārt Lietuvu, Krieviju un Franciju pa vienam teātra kolektīvam. Šoreiz festivālam bija noteikta tēma – izrādes bērniem un jauniešiem. Pieteikumi bija dažādi. Spēlēja gan jaunieši paši savas izrādes, gan arī spēlēja pieaugušie bērniem un jauniešiem. Un es domāju, ka šī ideja attaisnojās, jo daudz bija jaunieši, kas skatījās teātra izrādes, un arī daudz jaunieši paši piedalījās šais iestudējumos. Tā ir mūsu nākotne, un tā ir arī teātra attīstība. Vēl jau vairāk tālāk, ka Limbažos tik daudz bērnu piedalās dažādos teātra pulciņos, dažādos teātra kolektīvos, un arī viņi bija iesaistīti gan darbībā, gan arī kā skatītāji. Pirmie savu sniegumu rādīja mājnieki, Ausekļa Limbažu teātra Leļu studija Lopi, kas priecēja ar savu jaunāko iestudējumu Mazā pelēna piedzīvojumiem. 3 jaunie aktieri veiksmīgi tika galā ar daudzajām lomām un dažādajām lēlēm. Krieviju festivālā pārstāvēja Teātr na Naberežnoj no Maskavas. Tajā izmantoti Robindranata Tagoras darbi par ceļojumu uz Bengāliju. Pirmās festivāla dienas un laikam arī visa festivāla skaistākais notikums bija kuldīgas kustību teātra Purple Line, jeb tulkojumā Purpura līnija iestudētā Šekspīra luga Sapnis vasaras naktī. Izrāde ar 5 aktrisēm dažādās lomās. Kuldīgā jau vairāk kā 10 gadus notiek teātra skola, kuru vada un kurā pasniedz Ketlīna Anna Tomsona, kas ir režisore, arī profesionāla aktrise no Amerikas. Un 5 gadu atpakaļ šīs skolas bāzes pamata radās arī šis kustību teātris. Teātris ir kā projektu teātris, kur katra izrādīta ir kā projekts. Un tādā konkrētu izrādītu mēs sabraucam noteikti skaits cilvēku. Un tātad arī top šī izrāde, jāsaka tā nelielā laikā, apmēram 14 dienās. Ja 5 sievietes var nospēlēt veselu izrādi, Šekspīra izrādi, un tik atraktīvi un tik izzinoši, tad es domāju, ka te jūs ko tiekties un ir par ko domāt. Tāpat kā liels atklājums arī bija šī teātra režisora, kas arī vadīja nelielu tā kā darbnīcu un rosināja kultūras koledžas pasniedzēju Imantu Jaunzemi un Aivaru Balu, rosināja, ka noteikti viņiem vajag šo speciālistu un pedagoģu dabūt pie sevis arī uz koledžu, lai viņa pastāstītu un padarboties arī tā savā meistarībā. Kultūras nama lielajā zālē piekdienas vakarā jaunais Miltu teātris no Ķekavas parādīja lugu Kāju kalns. Izrāde ir par to, kā rīkosies apkārtējie, ja ierastajā dzīves ritmā notiks kas savādāks, vai izliksies to nemanām, vai spēs pieņemt citādo, vai arī izstums no sava vidus. Vēlā vakara stundā vecā Rācnama pagalmā un klubā Tonus notika oficiāla festivāla atklāšana ar uzrunām, sudraba rotu izstādes apmeklējumu un teātru vizītkartēm. Sestdien teātra mājā kā pirmie skatītājus priecēja Liepājas tautas mākslas un kultūras centra jauniešu teātra studija ar pašu veidotu ludziņu Zaķis un viņa draugi. Atraktīvajā izrādē aktieriem palīdzēja gan lelles, gan maskas. Par vienu no spilgtākajiem festivāla notikumiem kļuva lietuviešu pienesums. Kretingas bērnu un jauniešu teātra studija Atžaļinas pārsteidza ar krāšņo pasaku izrādi Zirga Dominika mīlestība. Tajā bija pārliecinoša jauno aktieru spēle, krāšņi tērpi un dekorācijas. Kultūras un tautas mākslas centrs Ritums, teātra studija Haritas no Rīgas uz festivālu Limbažos atveda Gunāra Priedes lugu Aivaru gaidot. Tā uz mūsu skatuvēm nebija iestudēta 40 gadus. Kā labs papildinājums izrādēji bija Ivara Vīgnera un Valda Zilvera dziesmas. Vīmsi skolas jauniešu teātra studija Eksperimenti no Igaunijas ar lielu aktieru ansambli festivālam piedāvāja interesantu izrādi, pats svarīgākais ir izlemt. Vistālāko ceļu uz Limbažiem bija mērojusi teātra studija La Petite Famille, jeb mazā ģimene no Francijas pilsētas Sujakas valsts dienvidos. Viņi uz kultūras nama lielās skatuves parādīja muzikālu izrādi Rītausma par vienas klases jauniešu dzīvi.
Mūsu franču valodas nezināšana tomēr netraucēja izprast Lugas galvenās norises. Franču jaunieši rādīja arī labas vokālās dotības. Sestdienas vakara programmu noslēdza Tartu Vilde teātris no Igaunijas ar lugu Beidzot gals. Tajā ar tekstu darbojas tikai viens aktieris – Oļegs Želutkovs. Человек находится всю жизнь на каком-то перепутье во время разных выборов с детства до самой смерти. Cilvēks visu dzīvi ir izvēles priekšā, sākot no bērnības līdz pat nāves stundai. Mūsu izrāde liek par to aizdomāties. И вы тоже стоите перед выбором, и вот что мы можем вам показать. Svētdien Rundāles novada teātra studija Savējie parādīja iestudējumu Sarkans pēc Gundagas Repšes stāsta motīviem. Savukārt festivāla emocionālāko kāpumu radīja Siguldas tautas teātris izrādē Polianna, režisores Ārijas Liepiņas stūrnieces vadībā. Mums ir ko teikt, mums ir ko vēstīt par šo mazo cilvēku bērnu, kurš izgājis cauri faktiski milzīgām zudībām un sāpēm dzīvē, bet tēvs viņu ir iemācījis priecāties tāpēc vien, ka ir dzīvība dot, ka mēs dzīvojam. Un visu šo likteni, viņas likteni mēs redzam uz skatuves. Es dramatizējot romānu, es taisni par to domāju, ka šodien cilvēkiem neklājas viegli. Un man likās, ka tas varētu uzrunāt, ka tas varētu iet no sirds uz sirdi. Un man ir liels prieks, ka mums ir iespēja bijusi šeit spēlēt šo izrādi. Turpinot iepriekšējā festivāla tradīcijas, arī šoreiz gandrīz visi kolektīvi piedalījās vienas kopējas eksperimentālas izrādes veidošanā. Šoreiz katram bija jāparāda neliels tēlojums par kādu no slavenā dāņu mākslinieka Herlufa Bitstrupa karikatūrām, daudzās no kurām redzami arī bērni. Tad mēs izlēmām, ka tās karikatūras, kurās ir attēlots bērns, varētu tikt iesaistīts šādā eksperimentā, kur katra valsts sagatavo kaut kādu savu karikatūru savā veidā, savā stilā. Un rezultāts ļoti iepriecināja. Parasti jau mums šis eksperiments vienmēr ir izsauc liels gavilis. Bet šobrīd tieši jauniešu kolektīvu, kas bija veidojuši savas karikatūru izrādes par attiecīgām tēmām, tās bija veselas izrādes vērtas. Un es domāju, ja vien būtu iespējams kaut kādā veidā to visu parādīt vēl plašākam cilvēku lokam, es domāju, ka visi būtu pārsteigti par to, cik amatieru teātris ir atraktīvs un radošs savā būtībā. Visas 3 dienas kopā ar festivāla dalībniekiem pavadīja arī ekspertu grupa, kurā šoreiz bija režisori, Latvijas kultūras koledžas pasniedzēji Imants Jaunzems un Aigars Balulis. Viņi noskatījās visas izrādes un pēc tam kopā ar režisoriem tās analizēja. Ļoti labi, ka tiek piedāvāts arī festivālam noteikta tēma. Tātad šī tēma bērnu jauniešu auditorija, saruna ar bērniem jauniešiem. Liela daļa izrādes tātad arī atbilda šai tematikai. Un, protams, arī katrs teātris piedāvā savus izteiksmes, kā tad viņš uzrunā šo bērnu jauniešu auditoriju. Šajās 3 dienās mēs noskatījāmies gandrīz 11 izrādes, kas bija no dažādiem gan Latvijas, gan arī pasaules reģioniem. Un kas pierāda, ka šī teātra māksla ir dzīva, ka viņa ir nepieciešama, šī emocionālā saikne ar skatītāju, un tas ļoti priecē. Un varbūt arī šajā festivālā, kā visos, bija tāds spilgts pārdzīvojums. Priekš manis šis spilgtākais pārdzīvojums bija šis sapnis vasaras naktī. Vēl varētu atzīmēt varbūt leļu izrādes, kuras, manuprāt, ir tieši mazākajiem bērniem saistošas un arī interesanti pasniegts. Patās arī festivāla noslēgumā šis Bistrupa uzvedums pēc Bistrupa šīm karikatūrām, kur teātri kopā izveidoja tādu veselu kompozīciju, kas bija ļoti interesanti, un visi atraisījās un vienojās tādā kopīgā idejā. Festivāla noslēgumā ciemiņi un pašmāju cilvēki neskopojās ar pateicības vārdiem par skaistajiem un vajadzīgajiem teātru svētkiem. Šis ir festivāls, par kuru īpaši gribētu teikt paldies, jo tā nav vienkārši tāda pabūšana kopā, tā nav vienkārši tāda, attusēšana, kā tautā saka, kur vienkārši kolektīvs apbrauc, tā pasēž, papriecājās. Bet šis bija tāds, profesionāls festivāls, kur katrs kolektīvs rādīja
ļoti atšķirīgus darbus, izrādes, un kur katrs kolektīvs savukārt arī varētu mācīties viens no otra, baudīt, skatīt, kaut ko ņemt priekš sevis, kaut ko parādīt no sevis. Jāsaka paldies gan Limbažas pilsētai, gan arī radošajai komandai, Intai Kalniņai un visiem pārējiem, ka Latvijā notiek tāds festivāls, jo viņi nav daudzās pilsētās, es domāju, tieši starptautiskie festivāli. Un arī šis festivāls ir pierādījis, cik tas ir vajadzīgs gan pašiem dalībniekiem, gan arī skatītājiem. Tātad festivālam ir ļoti liela nozīme, lai attīstītos šī gadījumā Limbažas teātris, bet arī tie, kas visi piedalās, visas valstis, es domāju, katru kaut ko iegūst. Un tas ir pats galvenais. Jo viņi ierauga sevi, viņiem pasaka godīgi, ko citas valstis, citi skatītāji domā par attiecīgo izrādi. Un viņi arī pasaka pārējiem savas domas. Un tas ir pats vērtīgākais. Я, как говорится, I'm looking forward. Я смотрю вперед, чтобы здесь прошел международный летний лагерь Эдерет, когда дети из многих-многих стран собираются и вместе делают импровизационный спектакль и дарят жителям страны и города. Ваш город этого достоин, он чудесный. Спасибо. Man ir liels prieks, ka Limbažos notiek tik svētīgas lietas, ka Inta Kalniņa un Dīdis Jonovs, viss Limbažas teātra kolektīvs aicina kopā no malu malām ik pa 2 gadiem ar teātru pārņemts cilvēkus. Jo satikties tādos festivālos, redzēt, ko citi dara, pašiem spēlēt. Nu, tā taču ir milzīga skola. Kur tādu vēl varētu gūt? Спасибо, Limbažai, спасибо, Инта, спасибо всем, кто здесь участвовали, всем участникам. Замечательные ребята, прекрасный город. Спасибо. Pateicības vārdi tika teikti arī visiem, kas pielika roku festivāla raitai norisei. Inta Kalniņa lielu paldies saka viesnīcu darbiniekiem, profesionālajā skolā, stadionā un airēšanas bāzē, kultūras nama, bērnu un jauniešu centra un teātra mājas darbiniekiem, skolēnu teātra Kriksis un Ausekļa Limbažu teātra aktieriem par atsaucību un nozīmīgo ieguldījumu kopējā lietā. Īpaši paldies, es gribu teikt, arī Valerijām un Evai Bezbaiļiem. Viņi atvēlēja savu klubu, Tonus, festivāla dienās visu laiku, no rīta līdz vakaram, un arī caurām naktīm festivāla dalībniekiem. Tur dalībnieki ēda, tur notika arī visa šī vakara dzīve ar iepazīšanos, ar vizītkārtēm, ar spēlēm un visu to programmu. Un dažu brīdi jau likās, ka dalībniekiem nemaz projām negribas iet no šīm mājām. Liels paldies, un man prieks un man lepnums par to, ka mazā pilsēta var veidot tik lielu, skaistu un atbildīgu pasākumu. Katram kolektīvam ceļamaizē līdzi aizceļoja Lielezera maiznīcā īpaši ceptais Limbažu kultūras nama dāvātais maizes klaips. Lai patīkama atkal redzēšanās pēc 2 gadiem spēles priekā 2013.